Vērienīgā Latvijas tiesu modernizācijas projekta ietvaros 2012. un 2013. gadā tika nodrošināta videokonferenču iekārtu ieviešana Latvijas tiesu sistēmā. Videokonferenču projekta ieviešanas rezultātā 47 Latvijas tiesas un 12 ieslodzījuma vietas tika aprīkotas ar videokonferenču iekārtām. Tika rīkotas 60 tiesu un ieslodzījuma vietu atbildīgo darbinieku apmācības darbam ar šīm iekārtām. No 2013. gada janvāra līdz septembrim 594 tiesas sēdes ir notikušas ar videokonferenču starpniecību. Latvijas tiesas ir aprīkotas vismaz ar viena zāle ar videokonferenču iekārtu, un šī videokonferenču iekārta ir iespējams sazināties, piemēram, ar ieslodzījuma vietu pārvaldi, lai nebūtu jākonvejē šie ieslodzītie uz tiesu. Ja liecinieks vai kāda cita persona atrodas ārpus Latvijas, tad šīm lieciniekam vairums gadījumu vairs nav jādodas uz Latviju, un attiecīgi visi šie kanāli, kas tiek nodrošināti videokonferenču saslēgumiem, ir kriptēti, un līdz ar to no malas kaut kādā veidā iejaukties un noskaidrot, kas šajās videokonferenču sesiju laikos ir noticis, praktiski nav iespējams. Un es domāju, ka šis būs, protams, ļoti liels iegūms arī visai Latvijai no tā.